Sveiki, mani sauc Aigars, jūs esat BeSafe Latvija YouTube kanālā, padomi par darba aizsardzību un ugunsdrošību, un šodien par ugunsbīstamiem darbiem. Tātad mums jau vispirms ir jāsaprot, kas ir šie ugunsbīstamie darbi, un savā globālā jautājumā tie ir jebkuri darbi, kur ir atklāta liesma vai izdalās materiāli ar ļoti augstu temperatūru, kas attiecīgi uzkrītot kaut ko iekrītot putekļos, var aizdedzināt. Tā kā mēs redzam, arī šeit ir bijuši daži gadījumi, teiksim, tai pašā Rīgas pilī visdrīzāk, un mēs redzam arī slaveno Parīzes Diamātes katedrāli, kur ir remonta darbi, attiecīgi izskatās ir bijuši kaut kādi darbi, kur putekļos vai sausos materiālos ir iekritis kaut kas, kam ir augsta temperatūra, un viņš ir aizdedzies. Un, protams, kā viena lieta mums ir jāsaprot, kas ir šie darbi, un mums ir jāsaprot, ka faktiski šiem ugunsbīstamiem darbiem mēs rakstam norīkojumu un nosakam pasākumus ar maksimāla riska samazināšanai. Un, protams, ka vispareizāk un praksē visreālāk ir, ka tiešām cilvēki, atbildīgās personas, kas ir objektā, arī saprot, kur tiks veikti darbi, viņi aiziet paskatīties, kas tur ir, saprot, kas ir jānorobežo un tam līdzīgi un tam līdzīgi. Visi tie darbi, par ko mēs tālāk parunāsim, ir jāsaprot, jo faktiski uzrakstīt ugunsbīstamo darbu norīkojumu sēžot birojā, tas būtu tāpat, kā mēs redzam, kā Latvijā būvē ceļus birojā. Ja? Tad krustojums un tamlīdzīgs smuki sazīmē ar cirkuli, un rezultāts mums tad ir redzams praksē. Un, protams, kad ir organizatoriskie jautājumi, ko mēs saprotam kaut ko tur nolikt uzraugu vai nolikt ugunsdzēsības aparātu, un tad ir, protams, tīri tehniskie, kas prasa kaut kādu reālu darbu. Kas ir svarīgi? Tātad, ka šo te norīkojumu izdod tātad ēkas īpašnieki vai apsaimniekota atbildīgā persona, kuram pieder objekts, jo faktiski viņš zina šo objektu, viņš zina specifiku, viņš zina, kas tur ir augšā, apakšā, viņam teorētiski būtu jāzina, kas tur ir par materiāliem, kas ieiet cauri, kas tur ir iekšā, jāiztaisa, nav jāiztaisa, jāizlaiž. Un tam līdzīgi, ja jau faktiski cilvēki no malas, kuri tur veiks kaut kādus darbus, viņi var arī nezināt, un tas, diemžēl, ir jāņem vērā, jo, protams, ka nevienmēr cilvēki, kas veic šos darbus, īstenībā apzinās, ko viņi dara. Tāpēc viņš šis te, jo tas objekts pieder viņam, viņš ir atbildīgs par objektu, un teiksim, apsaimniekotājs vai īpašnieks ir ieinteresēts, lai nenotiktu nekāda degšana, ja? Tā kā tur par to vispār nevajadzētu būt nekādām diskusijām, ja? Lūk, un līdz ar to viņš izdod rīkojumu un arī faktiski plāno šo te virsuzraudzību. Savukārt atbildīgā darba veicēja persona, parasti mēs saprotam brigādes vadītājs vai kaut kā, kas saņem šo te, viņš izrasa, saņem norīkojumus, pareizi būtu, ka viņš saņem arī instruktāžu. Ir daži varianti, kad šis te īpašnieks vai apsaimniekotājs veic instruktāžu uzreiz visiem darba veicējiem. Un varbūt, ka tā ir arī labi, bet var gadīties, ka viņi veic tikai šim te atbildīgai personai, un dažreiz tā ir mūsu valstī, kur nav tik svarīga praktiskā puse, un visi cer, ka nekas slikts nenotiks. Parasti šis te darba veicējs, un tā viņš, viņš ir sapratis, viņš tad izveic instruktāžu saviem darbiniekiem. To, ko viņš nav sapratis, attiecīgi, protams, ka darbinieki to nezina un arī nevar ievērot. Tā kā tas vienmēr ir jāņem vērā un jāsaprot, ka tā tas notiek. Bet, protams, ka viņš saņem, izpilda, un pie reizes veic arī šo te uzraudzību. Ja virsuzraudzība būtu tā globālāka, var aiziet, pastīties, vai tiešām ir izdarīti visi pasākumi, kas bija plānoti norīkojumā, varbūt tās papildus uzraudzību norīkot un tam līdzīgi. Ja, tā kā atceramies, tie ir darbi, kuri prasa kaut kādu papildus uzraudzību un ir bīstami no drošības viedokļa. Tātad ir norīkot šajos miniskabineta noteikumos speciāls paraugs, ja, kur ir, bet es esmu nedaudz papildinājis ar domu, ka uzrakstīt vienmēr ir daudz grūtāk nekā ievilkt ķeksīt, un tāpēc tajās svarīgākās vietās, kur ir darba veids un pasākumi, kas ir jādara pirms, es esmu
ierakstījis tātad darba veidos, tos pamatus, kuri varētu būt šie te darbi. Attiecīgi par metināšanu, griešanu tas mums būtu skaidrs. Lodēšana, it sevišķi, teiksim, mūsdienās vēl ar vienu lodē apkuras sistēmu, ja, tā kā. Un, protams, ir leņķis, slimpmašīna, atklāta liesma, tas gan vairāk uz jumtiem, kur kausē kaut ko ar bitumenu, bet principā varbūt arī kaut ko kausē arī iekšā telpās. Ja, tā kā, bet, protams, ka var arī ierakstīt kaut ko ļoti specifisku un tā. Un tālāk jau ir kaut kādi darbi, kas ir jāveic attiecīgi darba telpai, vietai, aprīkojumam un šiem te cauruļvadiem vai gaisvadiem, ja, kuri varbūt tās iet garām vai tam līdzīgi. Nu, lūk, un šeit tad mēs viņus saplānojam, saķeksējam un to šim te darbu veicējam ir jāizpilda. Nu, lūk, un tad mēs paņemam vienu tādu nelielu paraugu tieši tajā sadaļā, jo tas pārējais tur faktiski ir vienkāršāk un to mēs esam modelējuši situāciju, ka mums ir notikusi avārija, ir ūdensvada caurule jālabo ar leņķa slīpmašīnu. Ja, tad mēs ieķeksējam, ka tas būs darbs ar leņķa slīpmašīnu. Mēs, protams, aizpildam tur augšā objektu un visu to, ko vajag, bet šis ir tas svarīgākais. Ja. Tālāk par tīrīšanu. Mēs notīram gan darba vietu, gan darba telpu. Ja ir vajadzīgs, tad vēdinam, ja, jo tur tādi varētu būt. Tālāk ir atbrīvošana no liekiem degošiem materiāliem. Iespējams, ka viņi arī būtu, varbūt tās arī jāpārklāj. Ja? Tā kā tas ir tas stāsts, ka mēs skatāmies vispirms to, ko varam, nesam ārā, to, ko, protams, nevaram, to apklājam ar speciālu materiālu, tāds, kas nedeg, un attiecīgi šīs te dzirksteles viņas nevar aizdedzināt. Un skatāmies sevišķi visādas grīdu, šķirbas, starpas, dēļu grīdas, stūrī, kur var iekrist dzirksteles, tās ir tās vājākās vietas. Tur faktiski ir jāuzstājas tā, lai arī jāparedz sliktākais variants, lai tur tiešām arī, ja iekrīt, ja, jo tur ir putekļi un viņi aizdegās ļoti ātri, un tad, kad mēs ieraudzīsim, jābūs pa vēlu. Attiecīgi ūdens mums ir jāatslēdz, jo mēs taču ūdens vada caurules, ja, tad jāizlaiž ūdens, jā, un jāpārliecinās, ka ūdeņa tur iekšā nav darba vietā. Un tas pārējais elektrība un tam līdzīgi mums šai gadījumā paliek. Un, protams, mēs veicam šo te instruktāžu iepazīstamā rīcības plānu. Tas nozīmē, ka ja objektā iestrādāsies trauksme, vai kas tur kurā objektā ir, cilvēki zinātu, ka viss pametam darbu, dodamies, pa turieni dodamies ārā, tur pulcējamies, attiecīgi var ierasties šis te virsuzraudzības veicējs, pastīties, jā, bija brigāde ar 4 cilvēkiem, visi ir evakuējušies, viss tā kā vajag. Un, protams, ka ugunsdzēsības aparāts, pie tam ugunsdzēsības aparāts paliek arī uz šo te laiku, kad tiek veikta šī te uzraudzība, ja, šīs te 4 stundas pēc tam, lai, ja nu kaut kas notiek, mums uzreiz ir ātri ugunsdzēsības aparāts un mēs varam veikt dzēšanas darbus. Protams, ir lietas, ko mēs varam aprakstīt arī šajā pašā norīkojumā, un tas nav aizliegts, ja, ka mēs varam aprakstīt tos visus gadījumus, kad ir tas vai situācija, kad vai nu tā, un tad attiecīgi šie cilvēki, kuri veic to darbu, pieņem lēmumu, kā tad izdarīs viņi paši. Attiecīgi, kā mēs runājam, tad attīram, ja nevaram attīrīt, tad apsedzam, un tad ir jādomā, vai viņiem ir līdzi vai nav līdzi, jo principā te vienmēr ir tas stāsts, ka cilvēki jau brauc tā kā uz baznīcu, ja? Viņam līdzi ir leģis slīpmašīna un vispārējais ir attiecīgi uzņēmuma atbildība, ja? Un līdz ar to mums pašiem arī savā veidā ir jāsaprot, jo es reti esmu redzējis, ka atbrauc zolīdi, tur ir, teiksim, sienas, nožogojumi un kaut kas tāds atbilstošs materiāls, ja, kas tiešām palīdz, bet ir, protams, arī zolīdi darba veicēji. Man gan jāsaka, ka sevišķi šie sanitāri tehniķi, viņi ir diezgan ok, ja, jo viņi ikdienā diezgan daudz to dara, kaut ko lodē, kaut ko griež, kaut ko metina, un viņi parasti vairāk domā, ja mums ir tādi vienreizēji darba veicēji, ja, tad tur tā bēdu ielēja daudz lielāka. Par būvkonstrukcijām un tam līdzīgām lietām, tātad, ja ir vajadzīgs arī apklājumi, ir variants par mitrināšanu, ja, bet tas ir vispirms, protams, domājam par apklāšanu un tam līdzīgi, un ja vajag, tad mitrina vai apklājam ar kaut kādām mitrām lietām, ja, un sekojam visu laiku klāt, vai neparādās dūmi, neparādās sviluma smaka, ka mums ir tāds rādītājs, ka kaut kas jau tā kā īsti labi nav.
Protams, Laņķa slīpmašīnai, kā mēs zinām, ļoti daudz abrazīvi, ļoti karsti atkarībā no materiāla. Tur var būt dažādi metāli, kas lido, ja, jo principā, kas ir abrazīvi, tie ir metāla daļiņas ar ļoti augstu temperatūru, ja, un līdz ar to arī aizsargus un arī aizsargu pareizi uzliekot, mēs varam samazināt lidojošu abrazīvu daudzumu, ja. Un vēl jau vairāk, ja ir kaut kāda ventilācijas sistēma, ja, tad kaut kādu daļu varbūt tās var ievilkt iekšā, bet tur ir jāskatās, ja, jo, protams, arī ventilācijas, šim nosūtas ventilācija ir jābūt tādai, lai viņi neaizdegās, ja, jārēķinās to, ka tās ir dzirkstēls. Mēs iesūksim iekšā putekļsucē, kur pirms tam ir putekļi, kokapstrādē pūsti, ja? Nu, tad tur līdz degšanai būs viens solis, ja? Bet varbūt tās ir arī tādā gadījumā risinājumi, kur ir garākas, teiksim, tās trubas, nevis ļoti garas, kamēr viņas tur iet, paspēja atzist, un tad tālāk jau iekrītot pašā tvertnē, vairs tur nav tik liels tās temperatūras. Tā kā šajā gadījumā šīs būtu tās papildu prasības, kas būtu jāuzraksta mūsu norīkojumā. Nu, protams, mums ir pēcuzraudzība, tātad 4 stundas, līdz ar to vienmēr ir grūti to saprast, ka mēs nevaram beigt. Ja juridiski, protams, mums būtu jābeidz, ja 5 veidzās darbs, pareizi būtu, teiksim, 1, ja paši veic uzraudzību. Ja mums ir apsargi vai kaut kādi cilvēki, ko mēs tur varam nolikt, jā, tad, protams, mēs varam strādāt līdz 5, 6, pateikt apsargiem, viņi tātad attiecīgi šīs 4 stundas vēl veic. Protams, viss ir atkarīgs no tā, vai tu ik pa 15 minūtēm vai ik pa 30, tas ir ļoti atkarīgs no šiem cilvēkiem un veselā saprāta, ko viņš ieslēdz. Ja mēs saprotam, kādi darbi ir veikti, ja cilvēks saka, reku šeit mēs nevarējām norobežot, iespējams, ka tur ir tā vai šā, varbūt, ka tur ir biežāk jāpiestaigā, varbūt katras 5 minūtes, bet varbūt ir kaut kur ir ļoti normāla vieta, nekur nekas iekrist lieki nevar, mēs esam, teiksim, ar mitrumu visas šķirbas aiztaisījuši, mitras lupatas ir bijušas, līdz ar to, ja arī kaut kur kaut kas it kā ir centies rauties iekšā, viņš ir mitrumā iekritis un viņam teorētiski aizdegties nevajadzētu. Ja, tā kā atceramies, lai cik jūcīgi nebūtu, remonta darbos mitras lupatas un remonta darbi, tas ir divas lietas, kuras ir ļoti, ļoti tuvu stāvošas. Nu, protams, tad mēs parakstām norīkojumu un zolīdi uzrakstam, cikos tad mēs beidzām, jā, jo tas ir aizsardzībai, tas ir aizdegšanās, jo atceramies, putekļi, ja remonta darbus veicam kaut kādās vietās, kur ir kaut kādas gāzes, kas var palīdzēt aizdegšanos. Tāpat tās, ja mums ir ļoti sausi materiāli, sevišķi būvniecībā, kur koka karkas mājās vai kaut kur vēl taisa, jā, tur iekrīt iekšā, mēs pat nezinām, kurā šķirbās un ko tur kurā brīdī, kurā dzirksteli var izdarīt, mēs pat nemaz nezinām. Nu, protams, ka pēc tam šos te norīkojumus ir jāsaglabā, jā, un attiecīgi, lai mēs zinām, kādi darbi ir bijuši. Un, protams, ka nākamo, ja mums ir līdzīgi darbi, mēs varam domāt, jā, ka ir, piemēram, es saviem rekomendēju, ja tur ir kaut kādi darbi ilgākā periodā, tad es arī droši tajā pašā norīkojumā salieku vairāk sailītes, katru dienu viņš ieraksta, kad viņš sāk, kad beidz, kad ir uzraudzība, lai katru dienu no jauna nav jāraksta viens un tas pats, jo jēga jau ir reālai uzraudzībai, ne jau papīram. Ja? Papīrs pacieš visu, to mēs zinām. Tā kā lai mums droša un forša dzīve drošā darbā un atceramies par šiem ugunsbīstamiem darbiem, ka tie nepavelti tā saucās, ka viņi ir bīstami.